Šis stāsts ir par mani, kā es pieaugu. Man bija ļoti grūti atzīt, ka esmu puika līdz kādiem 30 gadiem. Nevelti Eiropā jaunietis ir līdz 30 gadiem. Jā, es apprecējos ļoti ātri. Man paveicās ar to, ka es kā trešais tēvdēls apprecēju princesi pašā stāsta sākumā. Tā vienkārši sagadījās un tikai pēc tam gāja laimi meklēt un dabūt lielās dzīves mācības. Bet jā, ar to sākās mana pieaugšana principā, jo tajā momentā, kad es atzinu, kad esmu puika un es sapratu, kādam ir jābūt vīrietim, sākās lielais posms manā dzīvē. Un tagad viņš iet ar apzināšanos, ko nozīmē sevi mīlēt. Ne jau egoistiskajā veidā, kad kā narcisiem, kad esmu pasaules centrs un mīlēt mani. Tas ir bišķiņ savādāk. Tas ir ļoti grūts darbs. Es pat teiktu solis pieaugušo dzīvē, jo mēs visi esam ar mazo bērnu iekšā, kas ir mūsos iekšā. Un tas bērns, viņš negrib būt pieaudzis, ar viņu ir jārunā, jāspēlējās, jābaro, jāpavada laiks un, principā, jāaudzina. Un tas ir pirmais solis uz mīlēt sevi. Apzināties, ka tas bērns nav nemaz tik labs, kādu masku viņš uzliek. Un pieņemt viņu tādu, kāds viņš ir, sevi. Tas ir ļoti smags darbs, kas man iedeva baigo. Jā, otra lieta, kas ir, jā, es apprecējos sākumā princesi, paveicās dzīvē. Labā nozīmē tiešām paveicās. Un otrā mana sieva bija liktenīgā sieviete, arī paveicās. Ar viņu kopā es, principā, viņa man iedod to spērienu pa pakaļu, lai saprastu, kas ir vīrietis, kādam ir jābūt, ko vispār nozīmē uzņemties atbildību, iniciatīvu, rūpes par citiem. Principā rūpes par citiem man iemācīja pirmā sieva. Tā tas ir. Bet tas lēciens pieaugušo dzīvē, kā es tagad skatos uz cilvēku attiecībām, uz cilvēkiem vispār, tas ir viņas nopelns. Un es varu pateikt tikai paldies, jo bez tām lietām, kas bija visām labajām un arī sliktajām, es nebūtu tas, kas es esmu. Kaut gan tas, kas es esmu, ir skaidrs, ka tas sliktās bērnības mums visiem ir. Tātad, jā, esmu 2 reizes precējies, pirmā laulība 8 gadi, otrā ir 5 gadi, pirms tam man bija civila laulība 3 gadi, man ir 34 gadi, un es, principā, visu savu mūžu esmu bijis nopietnās attiecībās, izņemot starplaiku starp manu pirmo sievu un pirms civila laulības. Jā, man ir bijuši arī īslaicīgas attiecības, bet es neesmu ar kaut kādiem papīriem un tādā garā, bet tā ir mana pieredze, manas pārdomas, un es ceru, ka kādam tas noderēs. Tātad, jā, pirmais solis ar to, kas ir mīlēt sevi, ieskatīšanās savā tumšajā pusē, runāšana ar savu bērnu, kuram ir sāpe. Tas, ko es atklāju ar sevi, kad man ir 2 traumas, ļoti, ļoti smagas traumas. Pirmā ir no maniem vecākiem, kā visiem, mīlošie vecāki un vienmēr traumēti bērni. Bet, jā, mīlestības trūkums, kas izpaudās iemeslā, kāpēc es apprecējos tik jauns un kāpēc es tiecos pēc ģimenes, savas ģimenes, ko es izveidoju, jo man, principā, kā bija, tā bija. Bija tā pozīcija, es esmu gatavs darīt visu, tikai lūdzu mīlēt mani.
Jā, tas ir, lūdzu mīlēt mani vienkārši, atdošu visu. Tagad vairāk nē, tas ir, nē, es zinu savas robežas un es vēl joprojām varu dot pilnībā visu, bet tad es arī visu gribu atpakaļ. Nu, tā. Savādākā veidā, mīlestības veidā. Otra trauma, kas man vēl joprojām ir ļoti, ļoti smaga, ir vārdarbība. Ilgstoša vārdarbība, gan psiholoģiska, gan emocionāla. Un tur ieskatīties bija patiešām grūti, jo tas ilga kādus 5 gadus aptuveni tā. Tagad, zinot psihotipus un iepazīstoties, kas ir briesmīgie psihopāti, briesmīgie narcisi, briesmīgie sociopāti un labi empāti un kādas vēl bija tās īpašības, es saprotu, ka man ir savā ziņā paveicies, bet skaidrs, ka esmu savā galējībā dot. Tas nozīmē, ka man ir attīstīta empātijas spēja un man ir paveicies, ka es neesmu otrā galējībā saucamais narcis, kas īsti nav narcis, pēc, narcis, teiksim tā, man vislabāk patīk tas skaidrojums cilvēks, kurš ņem. Un attiecīgi es dodu un otrs ņem. Problēma tādās attiecībās, ja katrs apzinās sevi, zina savas robežas, ja strādājas ar sevi, principā attiecībām nevajadzētu būt sliktām, tāpēc, kad, tagad ir atkāpi no tās manas traumas, kāpēc esmu tāds, kāds esmu, uz narcisiem, psihopātiem un tā. Psihopātija, nevis psiks, kas iet nogalināt cilvēks un tādā garā, bet psihopātiskās iezīmes mums visiem ir. Jautājums, cik viņas ir attīstītas. Piemēram, psihopātija ļauj mums saprast, kas ir apdraudējums mums, vai jābēg projām vai nē. Narcisisms mums ļauj saprast, kas ir skaists. Es esmu skaists. Vai arī tu esi skaists? Sociopātija ļauj pasargāt sevi, empātija skaidrs, ka sabiedrības. Labi, tas nav svarīgi. Svarīgi saprast to, ka tas mazais bērns, kas mūsos iekšā sēž, viņš izmanto attiecīgās manipulācijas kā aizsargu mehānismu, lai slēptu kaut kādas sāpes. Pāršā tās ir traumatiskās bērnībā. Līdz kādiem 14 gadiem es varētu kļūdīties, neesmu eksperts, bet katrā ziņā tās ir ļoti lielas traumas. Un tur vajag dosmi, lai pasītos savā bērnā iekšā, kāpēc viņš slēpj savas sāpes. Izmantojot tādas vai tādas manipulācijas, pārsvarā tas nāk no vecākiem. Cilvēki ļoti cieši, kā bērndārzā. Jānīts man apbežoja, Jānīts man atņēma mantiņu, es esmu mantiņa, vai arī atnākot, esmu bijis mantiņas lomā, to es esmu sapratis pārsvarā. Jo egoisms ir normāls, bet tās psihopātiskās, narcisiskās lietas ir tas, kad viņas ir grūti apkarojamas, empātiem ir vieglāk. Labi, es aizplūdu jau bišķiņa tur, bet tātad īsi par manu vardarbības traumu. Tas, ko es apstrādāju un sapratu, es tagad strādāju izrādīt emocijas, pasmaidīt, kas ir ļoti grūti dēļ kompleksiem, kas ir iegūti tajā periodā. Mans poker face, kad es neizrādu emocijas, ir no tā perioda, kad emocijas ir vājums. Mana dīvainība. Tas ir aizsarga mehānisms, kā principā es centos būt tas līderis, interesantā personība. Principā es centos līdzināties tam cilvēkam, kurš man apbežo. Un to, ko es sapratu, manas empātijas spējas, kas ir man ir empātija attīstītākā puse, nāk arī no šī pārdzīvojuma, kad cilvēki izturās pret mani slikti. Un man tas likās normāli. Un es sāku izturēties slikti arī pret citiem cilvēkiem, respektīvi vājākam, konkrēti vienam cilvēkam, bērnam.
Es pats biju bērns, un, attiecīgi, es gribēju nodarīt pāri citam bērnam, jo tas man likās normāli. Bet tajā momentā, kad es izdarīju to, ko izdarīja man, es redzēju, cik ļoti sāp tam otram cilvēkam un cik ļoti slikti viņam ir. Un tas pavēra man to ceļu uz empātiju, kad es sāku just līdzi cilvēkiem par tiem, kas dara man pāri. Tāpēc varbūt man ir ļoti viegli piedot viņiem. Jā, man šādi kāds uzraksta atvainojās par to, bet es varu pateikt tikai paldies, jo esmu mazrusiņu dzīves dīvains. Un tas ir tas, kas nāk no turienes, un tā ir daļa no manis, un tā ir labākā daļa no manis. Lai gan tas ir ļoti liels pārdzīvojums. Jā. Arī šis video, principā, tā ir manas empātijas daļa, tāpēc, kad es mīlu sevi jau. Man vēl daudz, kur ir augt un mācīties, bet es jūtos labi dodot savu pieredzi kādam, kas varbūt nodara. Un es ceru, kādam tas nodara. Jā. Es esmu patiesi laimīgs. Tas nav pašam mans. Tagad tas ir pašam mans. Kā darbs ar iekšējā bērnu. Jo jā, man tās traumas ir vēl joprojām, kurām es strādāju, bet lielākā esmu apzinājies, ir ļoti daudz sarežģītas traumas, kuras es esmu nodarījis ar to, ka es neesmu spējis uzņemties atbildību. Tas ir bērna atbildības līmenis, kad tu vēl neesi pieaudzis. Man tas izpaudās tā, kad es uzņēmos atbildību. Man bija vieglāk uzņemties atbildību par svešiem cilvēkiem nekā pašam par sevi. Un tur es nodarīju pāri gan sev, gan citiem. Piedodiet, mani draugi, manas dzīves sievietes, lielās dzīves sievietes. Bet man vienkārši nebija pieredze, tam ir aiziet cauri. Es varu atvainoties. Es zinu, ka esmu ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem nodarījis rētas. Un lai cik dīvaini nebūtu, mana psihopātijas puse vairāk pasargāja cilvēkus, kas ir projām no manis un nodarīja pāri maniem tuvākajiem, kas ir man paši tuvākie. Bet no otras puses manā psihopātija ir ļoti maz attīstīta. Tādā ziņā esmu drusiņu mazohists. Es varu būt ļoti ilgstoši attiecībās, vienkārši nesaprotot, ka viņas man iznīcina. To man bija ļoti, ļoti grūti saprast, un vēl joprojām ir grūti saprast. Bet esmu dzīvs. Tas jau ir labi. Tātad, 13 minūtes, un es tik ātri visu norunāju 34 savas dzīves gadus lielajās atklāsmēs. Rezumējot ir tā, šeit tās lielās atklāsmes ir tas, kad vājums ir spēks. Tas, kad es varu būt atklāts pirmkārt pret sevi, atbruņo pārējos. Man nav vairāk bailes un kauns būt, teiksim tā, kailam klases priekšā. Esmu tāds, kāds esmu, un man ir vienalga. Tā. Ir 3 lietas, ko var darīt dzīvē. Un viņas visas ir pareizas, lai cik jocīgi nebūtu. Viena ir peldēt pretstraumi, cīnīties par attiecībām, iet un mācīties tur, kur negribās mācīties, vai strādāt to darbu, kuru negribās nepavisam redzēt. Bet tu ej un peldi pret straumi un cīnies, un tad tu dabūni vērtīgu mācību vai atklāsmi. Otrs ir ļauties straumē. Vienkārši teikt jā piedāvājumiem, teikt jā izdevībām, niansēm, un tad parasti piepildās sapņi. Trešais variants ir vienkārši izkāpt ārā un atpūsties. Un tad parasti satiec citu atpūtnieku, kas var izrādīties ļoti liktenīgs cilvēks. Paldies tev! Jā, un... Bet kopumā par to upes lietu skaidrs, kad ir tie, kas ir vairāk strādājuši un nepazinušies, ir skaidrs, ka viņi zina par to glābēja un glābjamā un glābēja sindromu.
Gan mani ir glābuši, gan es esmu glābis. Skaidrs, ka tur ir problēma pašapziņā. Bet man nepatīk ļoti tas salīdzinājums ar to, kad slīcēju darīšana ir viņu pašu rokās. Jā, jāceļās ir pašam, bet tas salīdzinājums tāda sajūta, kad viņš tev iemet upē vienu pašu un kurš tevi glābs? Kurš ir tik drosmīgs, lai lektu iekšā un tik stiprs, lai tev vilktu ārā, ka tev ir panika? Un tas automātiski tev tajā depresijā atstāja iekšā, ja tu izlasi to un saproti to, kā visi tikai tavās rokās un tu esi viens tajā augstajā ūdenī un tu slīsti lejā un tikai ej lejā. Man patīk labāk ir salīdzinājums ar mašīnu, kad tu brauc ar mašīnu un tev mašīna sanes un tu lido grāvī. Tas, kas ir jādara, ir jāstās tur, kur tu gribi nokļūt. Ja tu skaties uz ceļu, tad tu automātiski refleksori visu izdarīs, lai paliktu uz ceļa. Bet tu skatīsies grāvī, tu būsi grāvī. Tas ir tas, kas ir saprast, ko tu gribi, uz kurien tu gribi doties. Tev ir jāzina galamērķis, lai viņā nokļūtu. Un tas ir vēl joprojām man tāds pārsteigums, kad es prasu pār pa 30 cilvēkiem, ko viņi grib, un viņi nespēja atbildēt. Bet tā nav mana problēma. Tas ir jāsaprot katram. Jā. Man te daudz draudzeņi ir. Jā. Kopš es sāku mīlēt sevi, man vispār dāva mīl. Un jā. Par depresiju vēl. Skaidrs, ka ir ļoti daudz šķiršanās visiem, kam nav pirmā šķiršanās, kas neiet cauri tam sāpīgajam momentam, ir izvēle. Skaidrs, ka ir emocionālās šūpoles un gribas gan pāraudāt, gan tikt pažālotam, gan pasmērīt, gan izkliekties, gan augšā lejā. Bet to, ko es sapratu, ka tava izvēle, jo tā tikai tava izvēle būt depresijā, tā ir sevis žēlošana, mazā bērna žēlošana, nomīļošana un sava veida narkotikas meklēšana atbalstā un tas ir ļoti, jā, citiem ir vajadzīgs, tas pats arī pieņemsim, tas pats kaut kāds random cilvēks, lai ātrāk atbrīvotos, bet manā gadījumā tas nestrādā, jo tas random cilvēks ir veids, kā es slēpju savu sāpi, un es tagad ļoti cenšos izrunāt savu sāpi ar sevi. Šādā veidā, arī runājot pats ar sevi, ja šito cilvēku es mīlu, viņš man patīk, un es negribu viņu piečakarēt. Un tagad es pasāstu nevis šeit, bet tā, kad es sevi redzu, es sev apsolos darīt tā un ne savādāk. Nečakarēt sevi. Jā, par depresiju. Un tas nozīmē, ka principā meklē narkotiku, citu cilvēku atbalstā, un tava izvēle noteikti nav strādāt ar sevi. Ir vajadzīgs tas depresijas posms, jā, pilnībā piekrītu, bet jautājums cik ilgi. Otrs variants ir sākt strādāt ar sevi, kas ir nežēlīgi grūti. Kaut vai tas pats treniņš. Tie, kas man zina, esmu diezgan nometis jau savu safe modu. Un tas nenāk viegli, bet ir vēl trakāk ar to, kas ir šeit iekšā un šeit iekšā. Tas ir vispār tādam spēkam jābūt. Bet es neesmu unikāls, daudzi tam ir gājuši cauri, daudzi kaut kur apstājušies, daudzi kaut kur ir, man vēl daudz, kas ir priekšā. Bet tā ir mana izvēle strādāt ar sevi, savā ziņā izvairīties no citiem, no tuvības ar citiem. Vismaz šobrīd, jā, man ir bijuši momenti, kad es saucamās lomkas. Tur arī savas interesantas lietas ir, bet tas ir to vērts. Es zinu, ka tas ir to vērts, lai cik grūti nebūtu. Un tas ir ļoti grūti. Ļoti grūti. Jā.
Vēl ir, protams, ļoti daudz lietas, ko es gribētu pastāstīt, bet es saprotu, ka 20 minūtes skatīties mani varētu būt ļoti, ļoti grūti. Bet viss būs labi.